Labs vakars jūsu mājās EVTN ētrā ziņas. Jaunas nedēļas sākumā studijā Ģirds Linde. Memorands par pārtikas grozu netiek ievērots. Ekonomikas ministrijas izvirzītais mērķis bija panākt 20% samazinājumu nepieciešamākajām pārtikas preču grupām, kā arī panākt Latvijas pārtikas produktu īpatsvara pieaugumu veikalos. Latvijā pārtikas zemo cenu grozos bieži trūks daļas memorandā noteikto produktu kategoriju. Šīs kategorijas ietver maizi, pienu, sieru, biezpienu, sviestu, krējumu, jogurtu, paniņas, svaigus dārzeņus un augļus, cūgaļu, mājputnu gaļu, lielopu un teļa gaļu, aitas un kazas gaļu, svaigas zivis, olas, miltus un citus graudaugus, kā arī augu eļļas. Tomēr novērojumi liecina, ka pilns kategoriju tvērums praksē tiek nodrošināts reti. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa norāda, lai zemo cenu grozs efektīvi kalpotu iedzīvotājiem, tajā jābūt iekļautam vismaz vienam produktam no katras memorandā noteiktās pārtikas kategorijas. Viņa teica, diemžēl redzam, ka kategoriju aptvere joprojām ir nepilnīga, un tas ierobežo patērētāju iespējas ikdienā iegādāties pamata produktus par zemāko cenu. Vienlaikus Liepiņa aicina tirgotājus nodrošināt nevien formālu prasību izpildi, bet arī plašāku produktu klāstu katrā kategorijā. Tādējādi sekmējot iespēju mājsaimniecībām veidot pilnvērtīgas maltītes, izmantojot zemo cenu groza produktus un mazinot izdevumus. Tāpat viņa uzsvēra nepieciešamību nodrošināt skaidru un nepārprotamu zemo cenu groza produktu marķējumu tirdzniecības vietās, lai patērētāji varētu viegli identificēt attiecīgās preces. Nākamā kāda satraucoša ziņa saistībā ar likumsargiem. Iekšējās drošības birojas februāra pirmajā pusē aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jeb naudas atmazgāšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās aizturējusi valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes amatpersonu. Valsts policijas amatpersonai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Aģentūras Leta apkopotā līdz šim iekšējā drošības biroja publiski sniegtā informācija liecina, ka kopumā šogad, kas ir nepilni 2 mēneši par dažādiem noziegumiem, aizturēts 12 valsts policijas amatpersonas. Nāves ēnā ar laimīgām beigām, tā varētu teikt par notikumiem pagājušajā nedēļas nogalē. Ledlaužu Vārma komanda, par kuru jau stāstījām pagājušo nedēļu, izglābusi uz dreifējošu ledus gabala jūrā iepūstus cilvēkus. 21. februāra vakarā no jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra saņemta ziņa, ka pie Plieņciema, rodoties plaisai ledū, jūrā ir iepūsts liels ledus gabals, uz kura atrodas 2 cilvēki, kuri bija devušies nojot pa jūras ledu. Izvērtējot situācijas bīstamību, nekavējoties pieņemts lēmums par glābšanas operācijas sākšanu, cilvēku meklēšanā piesaistot Rīgas ledlauzi Vārma, kas atradās vistuvāk notikuma vietai. Pēc 5 stundu intensīvās meklēšanas ap 1:00 naktī ledlauža komanda abus jūrā iepūstos cilvēkus atrada un uzņēma uz klāja. Meklēšanas darbi jūrā bija sarežģīti, tos vēl vairāk apgrūtināja tumsa un lielie ledus sanesumi, kas apgrūtināja navigāciju. Izglābtie cilvēki ap 3:00 naktī ar kuģi Laura nogādāti uz sauszemes Rīgas ostā un nodoti mediķu rokās. Noteikti jau būsiet dzirdējuši par nesaskaņotu koncertu rīkošanu bez Raimonda Paula svētības, ja tā var teikt. Nu jau šis viss skandāls vairs nav tikai ap koncertu, bet arī ar juridisku pilnvaru atsaukšanu un sociālo tīklu konta dzēšanu. Attiecīgi 17. februārī oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis publicēts paziņojums, ka komponists Raimonds Pauls atsauc visas iepriekš izsniegtās pilnvaras. Tas nozīmē, ka turpmāk neviena persona viņa vārdā vairs nedrīkst slēgt līgumus, pārvaldīt finanšu vai tēlu saistītus jautājumus. Tāpat tika dzēsts arī komponists saistīts sociālā tīkla Facebook konts. Pats Raimonds Pauls, kas jauns žurnālam atzinis, ka viņam par šo tēmu publiski runāt nav ļauts. Savukārt anonimitāti saglabāt vēlējies jurists izdevumam skaidrojas, ka pilnvaru atsaukšana būtībā ir paziņojums. No šī brīža neviens cits manā vārdā neko nelēms. Pēc jurista teiktā šāds solis parasti tiek spērts situācijās, kad pastāv aizdomas par neatbilstošu rīcību vai rodas sajūta, ka pilnvarnieki darbojas vairāk savās nevis pilnvarotāja interesēs. Tāpat tas var liecināt, ka konflikts jau pārgājis juridiskā fāzē un iespējama tiesvedība vai nopietnas līguma strīds.
Un šeit iet runa par mikrofona ierakstu īpašnieku un vadītāju Guntaru Raču, kurš arī ir pārstāvējis līdz šim Raimondu Paulu. Guntars Račs ilgus gadus bijis maestro oficiālais pārstāvis, un kā raksta, kas jauns aiz muguras maestro devis un parakstījis oficiālu atļauju šī skandalozā nu jau koncerta norisē, proti rīkojies kā viņam finansiāli izdevīgāk. Paulam tuvi cilvēki izteikuši pieņēmumu, ka Račs uz Paula rēķina iespējams daudzu gadu garumā ir labi iedzīvojies un kļuvis par miljonāru, raksta, kas jauns. Guntaram Račam pirms 25 gadiem izsniegto pilnvaru šobrīd pēta maestro advokāti. Raimondam Paulam tuvas personas žurnālam, kas jauns atklājuši, ka daļēji Jēzgaba dziesmu svētkiem manai dzimtenei iespējams ievārījis mūzikas izdevējs, ierakstu kompānijas mikrofona ieraksti vadītājs Guntars Račs. Arī turpinājumā kāda ar mūziku saistīta nemazāk skaļa ziņa. Mūzikas festivāls Pozitīvs, kas pēdējos gados notika Rīgā, šogad notiks tikai vienu dienu, kas faktiski pārvalk svītru festivāla formātām. Turklāt tas no Lucavsalas tiek pārcelts uz Meža parku. Festivāla galvenais mākslinieks būs dīdžejs un dziesmu autors Calvins Harris. Festivāla rīkotājs sola, ka Harrisa koncertu pavadīšot arī citu mākslinieku koncertu. Harrisa koncerts Meža parka lielajā estrādē plānots 6. augustā. Festivāla Pozitīvs pirmsākumu meklējam jau tālajā 2007. gadā, tam katru gadu līdz 2019. gadam norisinoties Salacgrībā. Festivāls netika rīkots 2 gadus pandēmijas dēļ, savukārt kopš 2022. gada Pozitīvs notika Rīgā Lucavsalā. Turpinājumā pāris kristīgās vēsts. Pāvests aicina gavēņa laikā izslēgt viedtālruņus, lai radītu vietu klusumam. Radīsim vietu klusumam uz brīdi, izslēdzot televizorus, radio un mobīlos tālruņus, pāvests sacīja savā Angelus uzrunā. Pārdomāsim Dieva vārdu, tuvosimies sakramentiem un ieklausīsimies svētā gara balsī, kas runā uz mums mūsu sirdī. Ieklausīsimies arī cits citā, savās ģimenēs, darba vietās un kopienās. Pāvests arī aicināja rūpēties par tiem, kas atrodas sabiedrības nomalē. Veltīsim laiku tiem, kuri ir vieni, īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem, nabadzīgajiem un slimajiem. Viņš sacīja piebilstot, ka atsakoties no liekā, mēs varam dalīties ar ietaupīto ar tiem, kam tas ir nepieciešams. Kā ziņo Latvijas Kristīgais radio saskaņā ar nesen publicēto Lifeway Research ziņojumu, mazāk nekā 1 no 3 protestantiem, kas apmeklē baznīcas dievkalpojumus vismaz reizi mēnesī, katru dienu lasa Bībeli. Publicētajā ziņojumā konstatēts, ka 31% protestantu baznīcas apmeklētāju lasa Bībeli katru dienu. Savukārt 30% to dara dažas reizes nedēļā. Turklāt 14% respondentu teica, ka lasa Bībeli reizi nedēļā. 11% to dara dažas reizes mēnesī, 5% teica, ka lasa tikai reizi mēnesī, bet 9% teica, ka to dara reti vai nekad. Saskaņā ar Lifeway datiem Bībeles lasīšanas rādītāji ir pieauguši salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Piemēram, 2007. gadā tikai 16% respondentu teica, ka lasa Bībeli katru dienu. Savukārt 2012. gadā to darīja tikai 19%. Turpinājumā par sportu. Līdzīgi kā vasaras spēlēs maratona distance notiek pēdējā dienā, tāpat arī ziemas spēlēs garākā slēpošanas distance pietaupīta saldajam ēdienam, un tā notika vakar, kad jau visi pucēja kurpes noslēguma ceremonijai. Latvijas distanču slēpotāja Patricija Eiduka svētdien Olimpiskajās spēlēs izcīnīja 11. vietu 50 km klasiskā stila distancē, bet par olimpisko čempioni kļuva zviedriete Eba Andersone. Līdz šim garākā distance, ko sievietes veica jebkāda stila olimpiskajās spēlēs, bija 30 km. Uz starta izgāja 41 sportista, bet finišu sasniedza vien 33. Eiduka šajās olimpiskajās spēlēs ieņēma arī 15. vietu 10 km brīvā stila distancē un 23. vietu 20 km skiatlonā. Atskatoties kopumā uz olimpiādi, varam būt priecīgi un gandarīti par mūsu olimpiešu startu. Bez 2 medaļām mums arī vairākas vietas top 10 un top 20. Jāpiebilst, ka Latvija palika 24. vietā medaļu kopvērtējumā. Spēlēs piedalījās 93 valstis, bet medaļas izcīnīja vien 29. Igaunijai 1 sudrabs un 25. vieta, bet Lietuva palika bez medaļām. Noslēgumā par laiku. Šonadēļ laika apstākļi būs mainīgi. Valsti šķērsos vairākas nokrišņu zonas, kas daudziet atnesīs sniegu. Bet gaisa temperatūrai paaugstinoties, tas pāries
slapjā sniegā. Lokāli gaidām arī atkal. Nedēļas pirmajā pusē naktis vēl būs augstas. Vietām termometra stabiņš noslīdēs zem -10 grādu atzīmes. Bet dienās gaisa temperatūra daudz viet būs pozitīva. Kurzemē jau sākot no ceturtdienas, bet Latgalē no piektdienas diennakts vidējā gaisa temperatūra būs virs 0 atzīmes. Līdz ar to lielākajā daļā valsts teritorijas gaidāms atpūsnis. Lai jauks vakars un izdevusies darba nedēļa!